Čau visiem! Čau! Mēs esam Ieviņa ģimene. Šī ir mana sieva Marta un mani sauc Dāvids. Jā, mēs vēlējāmies nedaudz ar tevi padalīties par to pašu sākumu, kā mēs iepazināmies, par šo brīdi, kā mums iet jau apmēram pusgadu laulībā. Un, jā, iespējams arī video laikā dot tev kādu ieteikumu, kādu tipiņu mazo, jā, kā varbūt atrast to otru pusīti un varbūt no kā izvairīties. Jā. Viss sākās 2018. gadā, kad mēs satikāmies vienā vasaras nometnē. Un tur mēs patiesībā vēl viens otru tā nepazinām, mēs arī nesarunājāmies. Bet, mēs, man liekas, pirmo reizi tur arī viens otru ieraudzījām. Zinājām tātad pēc tās nometnes viens par otru. Un tad pēc 2 gadiem mēs atkal satikāmies citā nometnē, kuru rīkoja šoreiz Dāvida vecāki. Un es godīgi neatceros, kā es līdz tai nometnē nokļuvu, bet kaut kā Dievs visu tā vadīja, ka laikam caur draudzes kādiem cilvēkiem, caur tavu brālēnu iespējams tajā nometnē nokļuvu. Tiešām neatceros, bet tur mēs atkal satikāmies. Un šoreiz mēs jau bijām paaugušies. Un otrkārt, es arī uz Dāvidu atceros, ka skatījos jau citām acīm, ja tā var teikt. Bet ļoti interesanti ir tas, ka es sākumā vispār domāju, ka viņš ir jaunāks par mani, un tad es tā domāju, neskatīšos uz viņu, un ko es tur vēl sadomāšos, bet man viņš likās tiešām simpātisks un tā. Un vēl arī es jau tad kaut cik pazinu Dāvida vecākus, un es tiešām priecājos par viņu ģimeni, cik viņa vecāki ir tādi dievbijīgi un tādi, tāds labs piemērs, un man likās noteikti viņa dēli ļoti forši, un to es jau kaut kā arī nometnes gaitā pamanīju, bet kaut kā īpaši man sirsnē iekrita Dāvids, un es arī zināju, ka viņš ir vecākais dēls, bet tomēr es, manuprāt, vēl nezināju, cik viņam ir gadi. Bet tas, kas mani piesaistīja, bija tā viņa tāda lēnprātība, tāda nosvērtība, un, protams, katrai meitenei ir tas savs tips vai kā to nosaukt, bet tas man ļoti piesaistīja Dāvidā. Un man vienkārši gribējās viņu iepazīt, un ko tu tajā laikā domāji? Es varu teikt tieši tāpat, un Marta simpatizē, man viņa patika, bet mēs nebijām nekur baigi runājuši vai sarakstījušies, un tad pēc nometnes arī Marta man uzrakstīja. Tur sākās garā sarakstas posms līdz nākamajai nometnē vai kādam jauniešu vakaram, jo viņa ir no Smiltenes, es esmu no Robežiem oriģināli, un tas ir Pierīgā. Un tad arī to tālāk stāstīsim, bet arī pirmie randiņi mums bija attālināti, tur ar autobusiem braucot, un tas viss bija tādā veidā, jā. Bet nākamreiz mēs tā oficiāli satikāmies, laikam tā bija ziemas nometne, pēc tam mēs satikāmies vasaras nometnē. Abi bijām ļoti kautrīgi, vispār nerunājām viens ar otru, kas liekas ļoti smieklīgi. Mēs esam pusgadu jau norunājuši caur telefonu, bet tāpat tikai dažus vārdus pārmijam kaut kur par retam nometnē. Bet tad jau tālāk gājas posms līdz rudenim. Tur es saņēmos beidzot viņu uzaicināju uz randiņu. Jā. Un tāds interesants arī fakts, sākumā, kad es Dāvidam rakstīju pēc tās nometnes, es šaubījos, man likās, kā tas vispār būs, un es rakstu Džekam, varbūt tas nebūs tā pareizi, bet tad es sapratu to, ka mans mērķis bija vienkārši iepazīt Dāvidu tuvāk. Protams, Dievs zināja, ka man ir simpātijas un tā, un es arī to visu tiešām nesu Dievu priekšā, un mēs abi par otro pusīti jau esam lūguši, Dāvids no 10 gadiem. Jā, pirmo reizi es lūdzu arī nometnē par otru pusīti 10 gadu vecumā. Protams, tas nebija tā, ka regulāri vai kā, bet kā fakts tas ir bijis 10 gadu vecumā, es lūdzu pirmo reizi. Jā, un es arī, un es neatceros konkrētu vecumu, bet tajā brīdī, kad es rakstīju Dāvidam, un es zināju, ka Dievs un viss tās sajūtas, tad arī tāda ļoti svarīga lieta tajā visā stāstā ir tā, ka es laikam rakstīju Čau, kā tev patika nometne, kaut kas tāds, un man bija svarīgi redzēt
vai Dāvids turpinās ar mani to saraksti, un tas nav tā, ka tur tikai nedēļu pačatojam un viss pazūdam, bet tiešām vai viņam interesē kaut kas vairāk par mani, vai viņš vispār grib sarakstīties. Jo pirmajā brīdī var likties, jo es arī parasti, kad es domāju par tādiem pirmajiem soļiem attiecībās, tad man liekas, pareizāk jau ir, kad Džeks pats tur, kā saka, izcīna to meiteni un tā. Bet tas, ko es zināju, ka šis ir tāds mans mazais solītis, ka es tā kā pārbaudu, ko daudz darīs, vai viņam tiešām es arī interesēju, vai viņš grib mani iepazīt, vai tomēr nē. Jo, ja viņš neturpinātu sarakstīties, es viņam neskrietu pakaļ. Tāpēc tas arī tāds, man liekas, ļoti svarīgs fakts, ka mēs nedzinamies pakaļ, bet mēs tomēr gaidām kā sievietes, kad tas vīrietis tā kā arī, kā lai saka, kā lai to nosauc? Jā. Es zinu, kā lai nevis to... iekaros, nē, tas nav īstais vārds, bet piemēram, manā gadījumā bija tā, ka tas nebija, protams, tikai par saraksti, tāpēc, ka laikam ejot man likās, interesanti, cik mums ilgi šis viss būs, un tas nebija tā, ka es gribēju, lai ātrāk man aicina uz randiņu, nebūt, nē, bet man bija ļoti svarīgs faktors. Bet tu gribēji noteikti. Gan jau priekšā es gribēju, bet man bija svarīgs faktors, ka tad, kad mēs tiekamies, ka Dāvids ar mani sāk runāt. Tā bija pirmā lieta patiesībā, jo nometnēs, mēs tur tā klusi, tur čau, un tur vispār neko. Bet pēc tās vasaras nometnes bija tā, ka es biju Robežos pie draudzenes, un tur bija pasākums, kura laikā Dāvids pienāca pie manis, mēs sākām runāties. Un tajā brīdī man bija tāds, viņš saņēmās, viņš atnāca pie manis, un pēc tam arī sekoja randiņš, uz kuru viņš man uzaicināja. Un tajā brīdī tā bija tāda kā arī jau tāda sākotnējā zīme, ka viņš to grib, ka tas nav kaut kas, ko es tur pušoju uz priekšu un aiziet, un kad būs randiņš. Jā, man liekas, es to tajā laikā neapzinājos, bet man liekas, es biju tiešām paldies Dievam, ka Marta tā darīja, un nevis pati kaut ko tur uzņēmās un aicināja un ko, bet ļāva man kā Džekam to izdarīt. Jā, tas ir manuprāt, tas arī ir ļoti pareizi, tā, kad, ja tev kā varbūt meitenei gribās tās attiecības tik ļoti, bet tomēr apzinoties arī to Dievu ielikto kārtību, ka vīrs ir tā galva un tas, kas uzņemas atbildību un uzņemās iniciatīvu par kādām lietām, cik tas ir svarīgi arī saprast tās lietas pašā attiecību sākumā. Jā. Jo arī runājot par sadarināšanos, vīrietis ir tas, kurš arī pasniedz šo te gradzenu savai līgavai. Un tā te mums ir daži pierakstiņi, lai mēs neaizmirstam kaut ko svarīgu. Un, apmēram tās ir arī tas mūsu stāsts. Mēs sākām braukāt uz randiņiem, un mums tiešām tā arī bija, ka mēs ļoti bieži tikāmies kaut kādās pilsētās, kas sanāk tā kā pa vidu mums, tur Sigulda, tur Cēsis un tā. Un tas arī uzreiz tāds tiešām ieteikums, ka tos randiņus pavadīt tādās publiskās vietās un nevis tur iet visu laiku uz kaut kādiem kino vai tam līdzīgi, kas arī ir forši, bet tieši, ja tev ir tas mērķis iepazīt to otru cilvēku, kā tam vajadzētu arī būt, vai ne, tad, pavadīt laiku runājoties, saprast vispār tās otru vērtības un kāds jums izveidojas tas connections un tā. Tā kā tā. Jā. Un runājot, par vispār vīru un sievu, noteikti jums meitenes un arī jums džeki, kas esat kristieši, ir svarīgi tiešām to tā sev arī ieskaidrot, ka jūs gribat kristiet otru, jo, manuprāt, ja tas nav tā skaidri sev nodefinēts, tad jūs varat tā sākt kaut kur plūst projām no tā visa, un noteikti arī daudz apzinās to, ka mūsdienās, un noteikti ne tikai mūsdienās, bet vispār cilvēki daudz sauc sevi varbūt par kristieti, un atkal te ir jāizsver tas, kādi ir tā cilvēku augļi, jo mēs negribam vienkārši cilvēku, kas iet uz baznīcu reiz nedēļā, bet visu pārējo laiku viņš varbūt dara vienalga, ko viņš vēlas, vai ne? Un tāpēc tas ir kaut kas tāds ļoti būtisks, ko es arī iepazīstot Dāvidu, es viņu tiešām vēroju, lai arī kāds izklausītos. Skenēja visu laiku. Jā, bet tas ir ļoti, ļoti
svarīgi, ja tu gribi atlikušo dzīvi pavadīt ar šo cilvēku. Jā, un tieši, man liekas, par šo runājot, cik svarīgi ir iepazīt to otru, ir tieši arī par tiem randiņiem, par tiem posmiem, kas mums bija. Tas bija ļoti garš posms, tie randiņi mums bija, līdz kāzām, man liekas, 3 gadi nepilni. Jā, 2,5 jā. Un tā pamata lieta, kas tajos randiņos bija, tas bija sarunas, un tas laiks kopā iepazīstot viens otru. Un, protams, nebija tā, ka mēs runājām tikai par mīļāko krāsu un garšīgāko saldējumu, bet arī par visādām nopietnām tēmām, par ģimeni, par to, kādu mēs to vēlamies. Arī par kāzām, par laulību kā tādu un par bērniem, par to visu, un tas viss arī beigās nonāk līdz tam punktam, kur tu saproti, ka viņš ir patiesi Kristus sekotājs, ka viņam ir tās vērtības arī tādas pašas kā man. Un tad jau tur var domāt tālāk. Jā, un tieši tos arī varbūt kādam liekas, cik daudz tad, piemēram, runāties par laulību tēmu vai ne par bērniem. Un varbūt pašā sākuma attiecība, protams, tas var būt par ātru, tur prasīt, cik bērns tu gribi un kā tu redzi to visu audzināšanu. Bet man liekas, tojoties tam, es nevaru pateikt tādu konkrētu posmu, kad ir svarīgi to izrunāt, vienkārši ir svarīgi izrunāt tādas fundamentālās lietas, par to, kādu vispār, kā jūs redzat savu tālāko dzīvi, kalpošana, cik jums svarīgi vispār ir ģimene kā tā, bērni un visādas lietas. Un mums bija tā, ka vienkārši arī, man liekas, man tās domas arī ļoti, ļoti vienmēr raisījušās, kad es bieži vien Dāvidu izprašņāju par visu kaut ko, bet līdz ar to, mums veidojās tik daudz visādas sarunas, ka tagad, esot laulībā, es teiktu, ka uzreiz ir, protams, es nezinu, kā iet tur daudziem pāriem, bet uzreiz, man liekas, tas tāds atvieglojums, kad es zinu, kāds ir tas Dāvida skatījums daudzās lietās un viņa tās vērtības. Tā kā to ir ļoti, ļoti svarīgi, izrunāt. Jā. Un vispār mēs laikam nepieminējām, ka mēs esam viens otram pirmie, kas ir ļoti, ļoti liela svētība. Un tas arī laikam ir, tā, ka mēs jau diezgan jauni esam uzticējuši savu dzīvi Jēzum. Un Dievs tiešām mūs ir pasargājis, un, protams, tas arī no savas puses liek izdarīt kaut kādas izvēles. Jo es nevaru teikt, Dievs sargā mani, bet pati iet un darīt visu, ko es gribu, vai ne? Un tādā ziņā, es arī vienmēr esmu apzinājusies to, ka es gribu stipru laulību, un tāpēc es ticu, ka daudzas meitenes arī to vēlas, ja ne visas, nezinu, bet noteikti daudzas. Jā, tas, man liekas, ir tieši arī runājot par to vietu un vidi, kur tu meklē to otru pusīti, vai tie ir kad kristīgie jauniešu vakari vai nometnes, vai kādi pasākumi, bet tomēr tu zini, ka tur visticamāk būs tas tavu bērnu tēvs, vai ne? Vai arī otrādāk tava sieva. Jā, un runājot arī par tādu lietu kā robežām, tas arī ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un patiesībā tā ir arī viena no lietām, kas arī var būt kā šī te zīme, kā tad īsti ir, kāds šis cilvēks ir, kur ir tā viņa sirds, kur viņš ir attiecībās ar Dievu. Jo tas, ko es arī Dāvidā pamanīju, bija daudz šeit tādi tie saldie foršie augļi, ka tiešām viņš ir lēnprātīgs, pazemīgs un arī tā mīlestība, kas nāca no viņa un tā, bet arī tāds ļoti svarīgs faktors ir tieši šī te gatavība gaidīt līdz kāzām, lai būtu šis seks un šī fiziskā tuvība. Jo mūsdienās es domāju, jo tas arī ir tāds tā kā kontrola, tāda, nevis jautājums, bet tāda tā kā pārbaude, caur kuru tu redzi to cilvēku. Jo mūsu gadījumā, tie bija 2,5 gadi apmēram līdz kāzām, kas tas nav ļoti maz, tas nav arī ļoti daudz, bet tas ir tāds, mēs paši varētu teikt, ka tas sadarināšanās posms ir īpaši bija tāds grūts, tāpēc, ka tas kāzas liekas tūlīt, bet, savā ziņā arī es varu iedrošināt, ka arī nebaidīties no attāluma attiecībām, jo pirmajā brīdī liekas, kā tas būs, es nesatikšu,
un tā, bet tas nāk arī par labu. Tiešām sailgoties, arī fiziskajās robežās uzreiz ir mazliet tā kā vieglāk nekā, ka tu katru dienu esi blakus un tā. Un tad arī, man liekas, izveidos jau uzreiz tuvāks kontakts ātrākā laika posmā. Un mūsu gadījumā arī, jā, kā jau daudz minēja, mēs par kāzām, es neatceros, kad sākām runāt, bet visu kaut ko runājām un tā, un mēs arī zinājām, ka mēs šajā te vasarā, kas tikko bija, arī precēsimies. Un mūsu gadījumā arī tas tā forši salikās, kad tieši daudz pabeidz tehnikumu, es vidusskolu, un tad mēs zinājām, jā, ka tomēr mums vēl bišķiņ jāpagaida līdz tam laikam, lai mēs varam, kā saka, uzreiz tad arī pārvākties, un tas likās vienkārši tāds ļoti loģisks tieši tajā brīdī solis. Man liekas, runājot arī par tām fiziskajām robežām, tas cik ļoti labi tas džeks vai meitene spēja noturēt tās robežas un nepakļauties tai fiziskajai tieksmei, tas ļoti, ļoti pāriet uz to garīgo pusi, uz tām attiecībām ar Dievu, ka tas nav tā, ka tu satiksi kaut kādu cilvēku, kuram ir laba disciplīna un labs raksturs, kurš nav kristietis, un tu saki, viņš jau arī māk tur noturēties, tur nepieskarties vai nebučoties tur vai vēl kaut ko. Bet tas ir principā, es teiktu, tas ir neiespējami. Protams, to var kādu laika posmu darīt, bet tu redzi, ka tam cilvēkam tā nav tāda prioritāte, viņš to, viņam nav Dievs, kas uz to visu nolūkojas, kas to redz. Un ka, tas ir tāds kā labs veids arī, kā redzēt, tā otra cilvēka sirdi, kur tā ir. Jā, un arī kristīgajā vidē es teiktu, vismaz es pati to piedzīvoju, ka var gribēties to, tu esi varbūt kaut kā sadomājusies, ka gribās to perfekto vīru un tā, un viņš būs kristietis, un viņš darīs to. Un jā, un tiešām arī Dāvidā es varu teikt tik daudz labas lietas par viņu, bet vienmēr mēs zinām, ka gan man, gan viņam, gan visiem pārējiem cilvēkiem būs kaut kādas, gan kaut kādas cīņas, gan kaut kādas, varbūt, nepilnības. Tas ir viennozīmīgi, tāpēc tas arī ir tāds iedrošinājums nemeklēt to perfekto, bet tomēr mūsu gadījumā tas, kas arī man bija tāds kā pārbaudījums, es atceros sākumā, es nenoliešu, ka man bija tās rozā brilles, mazliet, jo šīs bija manas pirmās tādas nopietnās attiecības. Un līdz ar tām rozā brillēm es atceros, ka mēs daudz par visu kaut ko runājām, bet mums varbūt mazliet iztrūka tā kā tēmas tieši par to garīgo pusi. Un tad es atceros, bija tas viens brīdis, kad es sāku par to vairāk domāt, un es saprotu, ka man gribas vairāk tajā iet dziļāk, man gribas tiešām arī vīru tādu, kurš grib būt tuvās attiecībās ar Dievu. Un vēl tāda... Jo tā nianse tāda, ka pašā sākumā Marta bija garīgā ziņā daudz spēcīgāk, viņa bija daudz vairāk tuvākās attiecībās ar Dievu, daudz vairāk iegājusi Dievu vārdā Bībelē. Un tad tas bija tā no sākuma interesanti, arī Martai tāds kā izaicinājums no sākuma, jo taču pieredz, vai ne, kā es pats iepriekš teicu, ka vīrs taču ir tas garīgais, tas vadonis un tā, bet, protams, tagad jau tas ir tā nolīdzsvarojies un tas ir paldies Dievam, bet tā no paša sākuma tas bija otrādāk. Jā, tieši to es arī gribēju minēt, ka tieši tajā draudzības posmā man bija svarīgi ieraudzīt, ka Dāvids aug tuvāk Dievam, un to es tiešām pamanīju, un arī to, kā viņš jāsāk lasīt Bībeli, vairāk pats lūgt un arī kalpot, un to arī es gribētu teikt, to nevar tā atstāt, varbūt tā gluži uz to laulības periodu, piemēram, es tur neredzu augļus, es neredzu izmaiņas, es neredzu viņu augam tuvāk Dievam, bet, gan jau būs laba laulībā. Noteikti tā nevajag domāt, un tas bija arī tas, ko es Dievam lūdzu, un es teicu, tiešām Dievs rādi, ko darīt, un bija arī brīdis, kad es teiktu, tur gan nāca sātans un centās mani izšaubīt caur kaut kādām lietām, ka nē, varbūt tomēr ne, un atkal tas viss var aiziet līdz tam, ka mēs meklējam to perfekto, vai ne? Un arī es gribu atgādināt, ka katrs stāsts ir tiešām unikāls, un mūsu gadījumā tā arī ir tā savā ziņā tā unikālā daļa, ka Dievs arī lietoja mani diezgan ļoti pie tava šī te
stāsta ar Dievu pie tām attiecībām, kā daudz tuvojās. Bet man bija svarīgi, jā, ka pirms es saku to jā pie altāra, ka es redzu, ka viņš jau pat tiem 2,5 gadiem ir tiešām vairāk tuvojies Dievam un ir vairāk šie augļi un tā. Tā kā vienmēr meitenes un puiši skatīties jā, šos te augļus, tas ir mans tāds iedrošinājums, skatīties tās vērtības un vienkārši, jā, visu laiku pie sevis domāt, vai šie ir zaļie karogi, vai varbūt tie ir sarkanie karogi, un tās attiecības nevajag turpināt, jo mēs visi gribam svētīgu foršu laulību, un tāpēc vienkārši mums pašiem jābūt atbildīgiem, nevis ātrāk kaut ko sasniegt, jo man gribās, un ir jau forši, un būs jau labi, un samieksim acis par kādām lietām, bet izvērtēt, jā, to, kas ir tiešām svarīgs. Un Dievam ir jābūt laulības pamatā, un to arī mēs cenšamies ikdienā tiešām, jā, gan lūdzot, lasot Bībeli, to tā arī būvēt to mūsu laulību, un kalpojot, jā, un tā. Jā, amen. Tā kā, jā, tev varbūt kaut kas sakāms. Jā, varbūt tieši par to mieru, piemēram, tu varbūt arī skaties šo video, un tur ir tāds, jā, es tik ļoti gribu to laulību, to otru pusīti un tā, bet ko es gribētu iedrošināt, atrast tiešām to mieru Dievā. Un piepildījumu. Jā, jo tad, ja tu atradīsi to otru pusīti, un tu tajā meklēsi to mieru un to, jā, beidzot tas ir pienācis, tas atkal ir nepareizs fokus, un Dievs grib, lai Dievs ir pirmajā vietā, un tad ir tā ģimene, vai ne? Jā, jo patiesībā laulībā tad tu vari sākt pat pieprasīt, kāpēc tu man nedari laiku to, kāpēc tu man nedod to, vai, jo tu taču gribi justies būt tajā mierā, priekā un tā, bet atcerēties, jā, ka Dievs ir tas avots piepildījuma, prieka, miera un tā tālāk. Okay. Tā kā, jā. Jā, paldies Sabīnai, kas mūs uzaicināja. Un tad jau, jā, es domāju, drošāk rakstīt mums. Sabīna pieļauj atstās kādus kontaktus uz mums, ja jums ir kaut kas varbūt personisks, kāds jautājums vai kā. Bet jā, paldies, ka skatījies. Un tad jau cerams tiksimies kādreiz vēl tikai patiešo klātienē. Jā. Tā.